Sveiks, pamanīju to, ka tavā tabuliņā pie jaudas tu esi norādījis daudzās gadījumos kilovatu stundas, un šajā tabulā, kur tev prasa jaudu, pareizi jauda būtu norādīta vatos, bet tas, kas tev te ir norādīts, piemēram, tās kilovatu stundas pārējiem piemēriem, ir nevis jauda, bet gan elektroenerģija, respektīvi tas, ko mēs 18. februārī skatīsimies. Tas nozīmē to, ka tev šo tabuliņu vajadzēs drusku pārveidot. Tev tie dati ļoti noderēs, bet tu viņus nevar atstāt šādi, citādi tev visu aprēķini tālāk būs nepareizi. Tad 18. februārī mēs skatīsimies to, ka elektroenerģija, to, cik mēs reāli ikdienā patērējam, ietekmē jauda un laiks, cik ilgi mēs to ierīci darbinam. Nu, lūk, un tad, lai es aprēķinātu jaudu, es viņu varu izteikt ārā no šīs formulas, un es iegūstu, ka jauda ir elektroenerģija dalīta ar laiku. Nu, lūk. Tad paņemsim piemēru leduskapim, jo viņam jau ir rakstīts, cik ilgā laikā viņš šo elektroenerģiju iztērē, pārējiem tad ir jāpaskatās, vai tas ir ciklā, vai tas ir tāpatās kā šeit gadā. Tad mēs ņemam augšā ir elektroenerģija, ko tas norādīs, 242 kilovatstundas. Un apakšā tad ir laiks gadā. Tad man vajag stundas, cik stundas ir gadā. Gadā ir 365 dienas, un katrā dienā ir 24 stundas. Tas būs stundas gadā. Tad augšā es nedrīkst atstāt kilovatos, man vajag pārveidot uz vatiem. Līdz ar to, ja man te būtu kilogrami, tad es vienkārši tāpat ņemtu, ja man būtu, 3 kilogrami, tad es pareizinātu ar 1000 un iegūtu to, ka tie ir 3000 grami. Un tieši šajā pašā gadījumā arī te ir 242, es reizinu ar 1000, lai iegūtu vatus. Tad 242 reiz 1000, 1000 ir 3 nulles, tāpēc vienkārši nāk klāt arī tās pašas 3 nulles šim skaitlim. Un lejā tad 365 reiz 24 ir 8760. Nu, lūk, tad, kad es izdalu tos skaitļus, tad es iegūstu to, ka tas leduskapī jauda reālā ir 27,6 vati. Un tā ir tā informācija, šis skaitlis ir tas, kas man ir jāliek arī šajā tabulā. Tad tev ir jāiziet cauri arī pārējām vietām, kur ir kilovatstundas, un jāpaskatās, kāds tev ir laiks dots. Ja tev ir dots cikls, tad tev ir jāmēģina atrast, cik ilgi tas viens cikls aizņem. Un jāizsaka viņš stundās, tā kā tev viss ir kilovatu stundās, tad tev vajag tāpatās kā gadā saskaitīt, cik ir stundu, tāpatās arī, ja tev gadījumā ir uz ciklu, tad arī to tad izdarīt. Nu, un tālāk, tā, kad tu esi pārveidojis šos cipariņus, viss ir tieši tāpatās, kā mēs iesim visiem kopā. Tev būs, tad tu nofiksē, cik stundas viņš dienā darbojās, tā ierīce. Un tad tu no sākuma otrajā tabuliņā pārveido šo ciparu atpakaļ uz kilovatiem, sareizini viņu ar stundām diennaktī, cik darbojās, un pēc tam sareizini ar stundām, cik mēnesīs darbojās. Respektīvi, tad, kad tu esi pārveidojis visus jaudas pareizi uz vatiem, tad visas pārējās darbības ir tieši tās pašas kā pārējie.